Un šādi, mīļie cilvēki, notiek S-klases ārku taisnošana. Tādas vidīgas gan es nebiju redzējis. Un es domāju, skatītāji, ka tu šitādu video arī nebūs redzējis. Es to burgeru. Nu ko, nākamā drift limuzīna sērija ir klāt, un ar to nāk arī viss mūsu pigodi. To jūs gan redzēsiet sērijas beigās. Jo ne katru dienu mēs varam redzēt, kā S-klases Mersim mēs zāģējam arkas un mēģinām nosēdināt, cik vien zem tas ir iespējams. 11 workshopā es devu. Šautauts, ja? Šautauts. Bet, protams, no sākuma mums bija jāpamēģina pa maigo. Un šo sauc par ārku valcējamo, vai arku izspiedēju, vai stumjamo. Katrā ziņā tas mums palīdzēs nosēdināt auto pēc iespējas zemāk. Kur mēs lietojam pirmo reizi un īsti laikam arī nesapratām, cik viņš var būt skarbs. Tas ir pret auto krāsojumu. Bet Klāvs jau saka pareizi. Mēs brauksim driftā. Bet kā tev liekas, keramikas nenodauzīšu nost? Labi, pietiks sākstīties. Esam dabūjuši beidzot kaut kādā veidā, lai šie diski mums dara arī ārkās. Tad nākamais solis mums vajadzētu kaut kas arī krēsus ielikt iekšā. Un kā jau drift limuzīnam, mums šie sporta beņķi būs arī elektriski regulējumi. Es to burgeru. Šeit mēs sapratām, ka auto ārka spēle nav īsti līdz galam, bet mums bija jāizmēģina, kā braucās. Viņš ir aizmuguši. Kaut ko teici? Jā, un operatori neviens nepabrīdināja, ka blakus beņķis nebija īsti vēl pievilkts. Nākamajā sērijā jau varēsim redzēt, kā mēs stiprinam beņķus, kā mēs liekam drošības jostas, subwoofers, jo, protams, kas ir drift limuzīns bez mūzikas. Un vai mums beidzot būs braucams projekts.